Šobrīd vērojam spēles ar Ogres, Ogres Frisbee klubu un Siroko. Un tika jau gūts pirmais punkts. Disku zonā tvēra Mārtiņš Saulīte. Ogre veids pūli, diemžēl tas ir nesakmīgs. Siroko atsāk spēli no brīka atzīmes. Tātad nedaudz par abām šīm komandām. Komanda turpina cīnīties par 4. līdz 6. vietu. Izcīnīja abas komandas 2. vietu savā apakšgrupā un cīnās jaunā apakšgrupā kopā ar Salaspils junioru komandu. Šī ir 2. apakšgrupas spēle un Siroko pirmajā spēlē piekāpās Salaspils junioriem. Un tikmēr Kaspar aizsardzība no Mada Paula Tuča. Skaists layout lēciens un aizsardzība. Jēkabs ar disku. Piespēlē zonā Ričards Eglīts. Eglītim. Un vai tas ir Eglīšu punkts? Jā, tas ir. Tik grūti saprast, vai disks ir tverts zonā, bet abas komandas vienojās, ka punkts ir ieskaitīts. Rezultāts ir 2-0. Oga labi iesākuši šo spēli. Jāatzīst, ka, manuprāt, laikam šobrīd tablo to neliecina, tad Siroko komanda izskatās ļoti spēcīgi. Gan es aizvedīju spēli pret viņiem, gan arī Imantu. Man likās, ka tiešām fiziski spēcīga komanda. Arī kļūdu skaits ir samazinājies viņiem. Un auga liels spēks Latvijā. Piekrītu, noteikti var uzteikt šīs komandas progresu. Šīs vasaras laikā šobrīd viņi rāda ļoti labu kvalitatīvu frisbiju. Jā, pirms gada vai diviem šī bija stabila, tā teikt, 2. grupas komanda. Tad es saku, ka šogad viņi jau var cīnīties Latvijas frisbiju līgā par medaļām. Tikmēr Siroko ar uzbrukumu pie pašas zonas. Branovs ar disku, komandas Kreilis, raksturīgs šīs te 3. piespēles. Kā es tieši gribēju pieminēt, viņš uzreiz arī nodemonstrē, kāds izskatās un gūst 1. punktu komandai. Izmanto savas Kreiļu priekšrocības. Ne tikai šajā spēlē, arī pārējās spēlēs. Ļoti daudz izmanto šo 3. piespēli. Tā ir viena no lielākajām Kreiļu priekšrocībām, ka tev ir pretējās rokas. Un, kā zināms, izmest šo 3. jeb hammeru piespēli pār galvu ir vieglāk nekā bleidu, salaužot tieši aizsardzību. Un to arī veiksmīgi nodemonstrēja mums šajā epizodē. Timofejovs ar disku, izpilda pārmetienu. Jēkabs saņem disku. Diemžēl pūls ir nesakmīgs. Slido ārpus laukuma robežām. Pirms 2 metriem. Jēkabs Eglīts atsāks spēli no brika atzīmes. Nauris Jaskevičs. Ātri disku kustība. Redzam, ka nav turpinājums, uzreiz svings. Sākumā uz vidu, pēc tam līdz pašam galam. Jau atkal disks iestālēts vidū. Tālāk priekšu, neliels konteksts, protams, neapzināts. Spēlētājs atvainojas, viss kārtībā, spēlējam tālāk, nav jēgas apturēt. Un veiksmīgs punkts pa līniju. Jā, neliels konteksts epizodē, bet tas ko daudz spēlē neietekmēja. Uzbrucējs tāpat tvēra disku, aizsargs atvainojās. Jo iepriekš runājām par Siroko, tad arī Ogri, protams, ir vērts pieminēt, kā augošu spēku. Redzam, visi spēlētāji ir gados jauni, visa karjera, tā teikt, vēl priekšā. Ir kur attīstīties, un šobrīd viņiem esmu padzirdējis, ka ir piesaistīti speciāli fiziskās sagatavotības treneri, lai labāk sagatavotos. Viņi jau uzsāka šādas fiziskas treniņus vasarā, tieši ar domu un gatavojoties šeit telpu sezonai, kas arī noteikti manāms.
daži arī jaunie spēlētāji vasarā aizvada treniņus kopā ar Jaunatnes frisbee komandu. Un noteikti redzams arī progress arī starp šiem spēlētājiem. Jā, konkrēti varam pieminēt, kad bija 4 kandidāti Latvijas junioru izlasē, un 3 no šiem kandidātiem arī iekļuva izlasē un aizbrauca uz Eiropas čempionātu, izcīnot 8. vietu. Jā, ļoti veiksmīgi arī startēja šie spēlētāji. Mantas ar disku, piespēle Ričardam. Mārķis Šallīte. Vēl lausto piespēle, bet atdod pa līniju. Viegli spēlēts. Šobrīd ļoti veiksmīgi Oga darbojas tieši pa līniju. Neko lieki nesarežģījot, atdodot piespēli taisni uz priekšu, brīvajā pusē. Un gūstot vieglas punktus. Kamēr rīdznieki viņiem to ļauj, viņiem nekas savā taktikā nav jāmaina un jāturpina tādā pat garā. 4-1. Jāpiemin arī, ka arī Siroko komandā ir viens spēlētājs no Jaunatnes frisbee izlases. Tas ir Aleksandrs Černovs. Šobrīd arī strauji progresējis spēlētājs. Un arī gados ļoti jauns un iespējams viņam ir vēl gan junioru sacensības, gan cits tiešām. Un aizsardzībā Naulis Esikevičs nolas veiksmīgu situāciju un pasteidzis priekšā aizsargiem. Redzam, kad Siroko izmanto aizsardzībā nolaišanās metodu un gandrīz aizsardzībā pieminētais Černovs. Bet tomēr Miezīts veiksmīgāks par disku un uzreiz raida zonā, izmantojot brīvo brīdi, kamēr Černovs nav cieši klāt pareizajā pusē. Jāsaka, šo punktu nospēlēja Nauris Esikevičs. Dabūja aizsardzību, kā arī pēc tam arī dabūja disku zonā. Jā, šādu punktu aizsardzību vienā izspēlē mēdz dēvēt frisbijā pat bukeņus. Vispirms nospēlē aizsardzību un uzreiz pēc tam arī kāds dabū punktu. Saulīte veic pārmetienu. Ne pārāk veiksmīgs pārmetiens. Baronovs rāda briku. Spēlētāji vienojās, vai ir bijis 2 metri. Šobrīd nevar saprast. Un jā, ir vienojušies, ka disks šķērso laukumu virs 2 metriem. Viens ģimeņu gola mēģinājums no Baranovu. Atdod piespēles malu un pats uzreiz skrien. Un viņa atkal turš aizsardzībā. Lieliski aizsardzībā spēlēšu spēlētājs. Jā. Nevar nepiekrist. Manuprāt, progresējis tieši pēdējā gada laikā ļoti. Tīpaši aizsardzībā, nebaidās lekt lejautos un izcīna arī daudz aizsardzības. Viņš arī gūst punktu. Jā, vēl viens bukeņs. Ogrē. Vai nu Siroko komandai sāk beigties baterijas, vai arī vienkārši ir morāls trieciens liels, kad spārs neveiksmīgiem punktiem. Bet, ja šāda spēle turpināsies, tad Ogrē būs diezgan viegli uzvara. Varbūt nedaudz par daudz salielījām sākumā šo komandu. Jā. Un Ogrē izskatās ļoti spēcīgi. Siroko soliņš arī nav no īsākajiem. To pašu var teikt arī par Ogri. Bet nevar redzēt to pārliecību šobrīd Siroko spēlē. Jā, Siroko attiecīgi ir 10 spēlētāji, Ogrē 11 šodien šeit pārbaudas turnīrā. Kas arī domājams veidos komandas sastāvu regulārajā sezonā. Un jau atkal neliela nesaprašanās un kļūda Siroko komandai. Dobrovskis ar disku piespēle pa līniju. Vēl viena piespēle pa līniju. Jau atkal redzam, visas piespēles vēl notiek pa līniju, tikai tagad viens svings.
Neapdomāti piespēle. Ļoti veiksmīgi nulles situācija. Siroko spēlētājs uztaisot aizsardzību. Varam redzēt, ka Ogre kļūst nedaudz izklaidīga. Bet aizsardzība viņiem vēl ir līmenī. Ja uzbrukumā sāk pieļaut noteikti sasteigtas kļūdas, tad jaunie fiziski spēcīgie spēlētāji veiksmīgi pild savu pienākumu aizsardzībā. Jaskevičs ar disku, arī viens no spēlētājiem, kurš vasarā bija junior čempionātā. Un ļoti ātri disku kustība. Un punkts. 7-1. Kā tev pašam liekas, zinot, ka tev drīzumā jāspēlē pret Ogres komandu, kas šobrīd rada ļoti labu sniegumu? Vai jums būs ko likt pretī varbūt šādam sniegumam? Es domāju, ka noteikti mums būs ko rādīt pretī. Bet jāuzteic Ogre. Ļoti labu spēli rāda. Jā, Ogrei šobrīd vienīgais zaudējums ir pret Ventspils Kristietūbu komandu. Un kā arī ir viens no grandiem Latvijā. Šogad vēl Ventspilnieki apvienojuši divas komandas vienā un izveidojuši vispār ļoti stipru komandu, kas šobrīd cīnās vēl par otro vietu. Jā. Tā kā viens zaudējums. Un arī, ja nemaldos, 11-8 bija rezultāts. Skaists lēciens Rogo komandai. Izbijušam Ogres spēlētājiem. Jā, agrāk spēlēja Novikovs Ogres Meķliču rindās. Tagad jau redzam viņus Siroko krāsās. Skūvers Timotēja izpildījumā. Un Prūcevs augstā lētienā. Lieliski tvertīs. Iespējams, ka tāds bija nepieciešams Siroko, lai gūtu morālu pārliecību pār sevi. Atgūtošā spēlē. Ka viņi var arī šādus punktus dabūt. Skatīsimies, kā viņi tiek izskatīsies aizsardzībā. Šobrīd spēles likteni noteiks Stroko aizsardzību. Ja viņi piespiedīs vairāk aizsardzībā, dabūs breikus, tad arī sagādās mums interesantāku spēli. Tehnisks brālis teiktu. Jā. Salīdzinoši vienkāršā situācijā. Protams, nebija piespēle varbūt tieši rokās, bija nedaudz izgliecoties ārpus laukuma jāatver, bet aizsargs netraucēja. Diezgan vienkāršā epizodē kļūdās šoreiz. Kā ir iespējas Rogo vēl aizsierties šajā spēlē? Atkal piespēle līdzi. Atslēdz, diemžēl nevienam. Viens no uzbrucējiem nepiedāvā izskrējienu tajā brīdī uz to pusi. Tāpēc sanāca piespēle nevienam. Šis ir viens no nāvējošākajiem uzbrukumiem, ja var tā teikt. Uzreiz notverot piespēli pretī, pagriezties un raidīt blade piespēli, kamēr aizsargs vēl nav nostājies pusē. Tomēr šoreiz tas neizdevās. Arī Ogre uzbrukumā. Čereņičenko, blade piespēli. Salīdz ar disku. Jaskevičs. Ielēk partners. Norāda, lai skrien uz Skūveri. To arī izmet. Un nedaudz pavirši teiktu aizsardzībā nospēlēja Černovs. Vairāk vēroja tieši spēlētāji, vai viņš tvers, un aizmirsa, ka viņam bija jāizsit šis disks projām. Jā, jau veiksmīgi nolasīja Naura piespēli. Un, diemžēl nedaudz noslinkoja aizsardzībā. Nenostrādāja līdz galam, jo Nauris jau varēja redzēt ar galvas kustībām, rādīja partnerim. Es gribu raidīt Skūberu. Skrien uz to malu. Tev tūlīt tur aizmetīšu.
Bet tā arī nekas veiksmīgs tur neizdevās. Siroko ar ātru uzbrukumu. Tas viņam šobrīd bija nepieciešams. Ātrs punkts. Tā var nospēlēt aizsardzībā. Tikmēr redzam, Zalots Kulieši priecājas par izcīnīto trofeju. Rīgas Rudens kedu. Zelta kedu. Komanda izcīnīja uzvaras visās 4 spēlēs un attiecīgi ieņēma 1. vietu. Bet uzvarētājs vēl nav zinām 3 sieviešu divīzijā. Jau pēc brīža būs arī šeit pat tiešraidē sieviešu spēles. Redzam, komandas pamazām sanāk šeit no otras zāles, kur aizvadīja pirmās grupas spēles. Lai fināls aizvadīt šeit. Tikmēr Ogra ar uzbrukumu. Nauris Jaskevičs. Zonā. Izlases komandas biedram Ričardam. Redzam, ka Ograi arī emocijas šobrīd ir. Un kā nu ne, komandai iet veiksmīgi, viņi ir uz viļņa. Gūst punktu pēc punkta. Aizsardzībā viņus īpaši Siroko nespēja apturēt. Varbūt paša aizsardzība vairs nav tik laba, bet vairāk nekas teikties vienkārši. Siroko beidzot ir pamodušies un sākuši spēlēt. Bet es domāju, ka Ogra ir diezgan droši pieteikuši savu uzvaru. Jā, ļoti labā noskaņojumā komanda. Diezgan pārliecināti par uzvaru šajā spēlē. Šobrīd tika apspriesta epizode. Spēlētājs parādīja briku, bet viņš noķēra uzreiz piespēli. Tas nozīmē, ka viņam jāatsāk spēlēt tās vietas, kur viņš noķēra disku. Kādas disku pirms tas ir? Blade zonā. Laik piespēle Paristam Laukumam. Un Jēkabs Eglītis vietā. Nospēlē aizsardzībā veiksmīgs spēlētājs. Pats arī paņem disku. Jā, ļoti pieredzējis saspēles vadītājs. Pārstāvējis gan Latvijas nacionālo izlasi, gan arī vairākas komandas lielos starptautiskos turnīros. Šobrīd, tā teikt, vada šos jaunos Ogras spēlētājus. Tā pieredze, kas notur jauniešus pie vietas. Redzam, jaunais spēlētājs sasteidz, varbūt kāds skarbāks vārds nebūs puses vajadzīgs. Jā, es teiktu, ka spēlētājiem jāņem piemērs no Jēkaba. Viņš tā kā ļoti pieredzējis spēlētājs arī rāda piemēru ar ļoti stabilu spēli. Tāpat vajadzētu arī pārējiem. Tas viss nāk ar laiku. Spēlētāji sāk daudz mazāk riskēt, nav vairs tik aristasinīgi un spēlē droši. Rāns ar disku. Raksturīgā Hāme piespēle, tieši tā, un punkts. Nesagādā grūtības viņam šis metiens, šī piespēles. Un tādā veidā jau ļoti daudz punktu šodien guvis. Pats arī zinu, visu laiku cenšos palīdzēt Salaspils junioriem. Nosadziet viņam trešo, nosadziet, viņš metīs tās trešās. Aizsargi zina, viņi sēdz, bet viņš viņas izmet tik un tā. Jā, pašam nācās šodien sekt šo spēlētāju. Un kaut arī es zinu, ka viņš ir gatavs mest šo piespēli, tāpat tas kādā grūtības kaut kādā veidā. Spēlētājs tāpat iztur šīs piespēles. Tikmēr Ogra ar uzbrukumu jau tikuši līdz puslaukumam. Kontakts. Nav kaut kas pārliecināts, vai viss kārtībā, vai viņš nav kaut kādā veidā pārkāpis noteikumus. Bet tā arī izskatījās, ka vairāk bija kļūda no paša Eglīša nekā pārkāpums. Ātrs punkts Roko izpildījumā. Jā, tiešām ļoti veiksmīgi samaina pusi. 3 piespēles pa līniju, viss lieta darīt.
neizstāsta, ka ir gatava atdot vēl šo spēli. Vēl jāspēlē 4 minūtes un gatavi atgriezties šajā spēlē un cīnīties par uzvaru. Četras minūtes atlikušas, starpā arī 4 punkti. Zināms, laiks bija ir tāds relatīvs jēdziens, jo pat ja nespējam būt punktus laikā, spēle turpinās. Ieskaitot vienai komandai, uzvarētā komandai. Lielisks pulks. Šeit bija neliela diskusija starp spēlētājiem, no kurienes jāatsāk šī spēle, ja disks izdribo ārpus laukuma. Nogrēt, diemžēl, nebija taisnība. Nogrēt nebija taisnība, pārliecināja savus pretiniekus, bet Latvijas frisbija noteikumi frisbijām telpās. Punkts 4.3. Šajā punktā ir rakstīts, pat ja disks šķērso laukumu, tad ir jāsāk no perimetra līnijas, tur, kur tas izgājis ārā, pat ja tas ir no zonas aizmugures. Izstījās, ka Siroko nebija pārliecināti par šo epizodi. Bija, starp citu, arī par šo pašu noteikumu diskusijas arī iepriekšējās spēlēs, jo pasaules noteikumi, kas ir ārā frisbijām, paredz, ka spēlētājs var nākt uz zonas priekšu, bet šie noteikumi, kas ir Latvijas telpu frisbijām, apgalvo, ka spēlētājs nedrīkst. Tāpēc spēlētājiem vēl ir grūti pierast pie telpu sezonas. Pēc zināms, tikko esam noslēguši tikai ārsezonu. Un šis ir pirmais turnīrs Latvijā telpās. Jā, neizskaita, protams, Valmieras skolēnu čempionātu.